pagriezām pulksteni. Tagad vakaros vēl agrāk satumst, bet darbs beidzas tad, kad beidzas. Tātad mājās jāiet tumsā. Vasarā tumšs kļūst tad, kad visi jau aizgājuši mājās, bet tagad rudenī visa lielā braukšana un iešana sanāk taisni pa tumsu. Tas ir traki. Tas nevar labi beigties, un nebeidzas ar. Novembrī pagājuši gadu bija 25 bojāgājušie satiksmes negadījumos, bet šogad novembris mums vēl priekšā. Ko darīt? Ir varianti. Šogad likums saka, ka mums tumsā uz ceļa visiem jābūt atstarojošā apģērbā vai vestē. Līdz šim mēs zinājām, ka jāstaigā vai no ar atstarotāju, vai no ar vesti, vai kabats lukturīt, vai arī vismaz jāpaspīdina ar mobilo telefonu. Bet šogad viss ir daudz nopietnāk. Šogad drēbēm jāspīd. Šā gada septembrī valdībā tika izdarīta grozījuma satiksmes noteikumos, kur tika noteikts, ka tumšā diennakts laikā vāji apgaismotās vietās, tumšās vietās obligāti ir jānāsā vai nu veste, un ko es arī vēl gribētu noteikti papildināt, ja nav vesti, tad obligāti ir jābūt apģērbam ar labi redzamiem gaismu atstarojošiem elementiem. Šī gada pirmajos 9 mēnešos dažādos ceļu satiksmes negadījumos ievainoti 639, savukārt bojā gājuši 43 gājēji, kas ir par 19% vairāk nekā pērn šajā periodā. Īpaši traģiski ir rudens mēneši, septembris un oktobris, kad uz Latvijas ceļiem dzīvības zaudējuši jau 11, bet dažādas ievainojumus guvuši 128 gājēji. Lai uzlabotu dramatisko situāciju un skaidrot iedzīvotājiem atstarojošo vestu vai atstarojošo elementu izmantošanas nozīmi diennakts tumšajā laikā, CSDD uzsāk satiksmes drošības kampaņu un tumšo gājēju glābšanas misiju Redzams dzīves. Vienlaikus sadarbībā ar biedrību Latvijas Samariešu apvienība tiks uzsākta atstarojošo jeb gaismas vestu izdale Latvijas iedzīvotājiem. Šīs vestes tiks izsniegtas cilvēkiem, kuriem tās visvairāk ir vajadzīgas un kuri varbūt nevar atļauties šīs vestes nopirkt. Un ir nepieciešams tiešām objektīvu nepieciešamību dēļ no autobusu pieturas iet uz mājām par neapgaismotu ceļu. Es tiešām aicinu visiem ieklausīties, ieskatīties un padomāt arī par līdzcilvēkiem. Tiešām tas nav kāda ministrijas ierēģiņa vai CSDD darbinieka iegriba, bet tas ir tiešām reāli nepieciešamība, lai glābtu dzīvības. Ja visi klausītu likumam, būtu ļoti krāšņi un droši. Taču cilvēki nenojauš, kā viņi izskatās tumsā no malas. Pats jau tumsā ejot, tu visu daudz maz redzi. Ja mašīnā gājējs, to droši, ka redzēs, bet šoferis gājēju nemaz neredz. Paskatieties paši, cik redzams ir gājējs tumsā bez atstarotājiem. Pat ja viss notiek likumīgi un cilvēks iet pa trotuāru, pat ja iela ir apgaismota, tik un tā tumsā bez atstarojošiem elementiem cilvēks ir ļoti švaki redzams. Tagad paskatīsimies, kā var pamanīt, ja gājējs uzvilcis atstarojošo vesti. Tik tālu var redzēt. Zinātnieki dara brīnums un spēj izgudrot šitik spēcīgs materiāls, bet mēs nekā neizmantojam. Staigājam pa tumsu cerībā, ka spēsim izvairīties no garām braucošiem auto. Ik pa laikam tiek rīkots visādas akcijas un gājējiem tumsā tiek dalītas vestes un atstarotāji, bet cilvēks dāvinā to vesti uzvelk un pēc brīža novelk. Kaut kā neērti jūtas. Ja kāds ierauga uz ielas šādu transporta līdzekli un šāds jauks meitenes vai puišas, samariešu jakās, te nenobīsties, iespējams, ka jums nav šīs vestes un iespējams, ka jūs to līniju arī saņemsiet. Tā kā šogad šī akcija ir mazliet savādākā ar to, kad mēs jau paši ejam pie cilvēkiem, paši meklēsim viņus un izmantosim tos resursus pārdošās Latvijas projektu un mūsu sadarbības partnerus, kas mums palīdzēs visā šajā procesā iespējami ātri un izmantojot šo laiku arī šīs vestes nogādāt tiem, kam tas būtu nepieciešams. Nelaimes gadījumi rāda, ka lielākajai daļai no bojā gājušajiem uz ceļa diennakts tumšajā laikā pie apģērba nav bijuši atstarojoši elementi vai atstarojošās vestes. Pagājušais gads novembris, kad arī bija līdzīgi laika apstākļi, kad nebija sniegs, tumsa, kas iestājas jau ātri, slapjš laiks.
mums atnesa tā saucamo traģisko novembri, kurā bija vairāk kā 20 bojāgājušie vienu mēnešu laikā. Līdz ar to, lai neatkārtotu šo situāciju šajā gadā, protams, ir jādomā par kaut kādiem risinājumiem. Faktiski jau pagājušā gada beigās valsts policija nāca ar iniciatīvu, ka tomēr ir jāmaina šī situācija tieši attiecībā uz atstarotājiem. Un mēs Ceļu satiksmes drošības padomē nācām iniciatīvu, ka ir jāpaukstina tomēr šī redzamība uz šajās tumšajās vietās. Un tomēr jāietver ceļu satiksmes noteikumos norma par to, ka gan velosipēdistiem, gan gājējiem būtu jālieto vai no apģērbs jau ar iestrādātiem gaismu atstarojošiem elementiem, vai arī jāizmanto šī gaismu atstarojošā veste. Pasaules praksa parāda, ka, protams, pats labākais veids tā ir atstarojošā veste, kurā cilvēks uzreiz ir pamanāms jau no liela attāluma. Un tas ļoti minimizē tieši šo iespēju, ka cilvēks var iekļūt ceļu satiksmes negadījumā. Prasība obligāti ārpus apdzīvotām vietām gājējiem valkāt atstarojošās vestes pēc būtības nav jaunums, un Ceļu satiksmes drošības direkcija par šo jautājumu vairāk kārt ir runājusi. Tomēr daudzi cilvēki nav par to informēti. Kopš šīs normas spēkā stāšanās šajā gadā, kas ir 12. septembrī, mēs, protams, aktīvi tam pievērstam uzmanību un redzam, ka cilvēki nelieto šīs vestes, viņi nezina par šiem noteikumiem un praktiski šī situācija turpinās. Šajā gadā līdz šim brīdim bojāgājušo tieši arī gājēju skaits ir lielāks nekā pagājušā gadā, un lielākā daļa no visiem gājējiem ir notriekti tieši diennakts tumšajā laikā, ārpus apdzīvotām vietām, un viņiem nav bijuši ne atstarojošie elementi, ne gaisma atstarojošā veste. Līdz ar to, protams, mēs uzsākām pastiprināts reidus tieši šajā diennakts tumšajā laikā. Šajā laika periodā kopš septembra esam sastādījuši vairāk kā 1500 administratīvā pārkāpuma protokols. Protams, lielāko daļu no šiem cilvēkiem mēs neesam sodījuši, bet tikai brīdinājuši un iespēju robežās arī dalījuši šo vesti. Tad šie 1500 cilvēki ir bijuši vai jau vairāk kārtīgi sodīti par kaut kādiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem vai, konkrētā gadījumā ir bijis nolemts, ka jāsšāda šis protokols, bet svarīgi ir tas, ka šie 1500 cilvēki, kurš no viņiem konkrētā laikā un vietā varēja būt cietis, negadījumā gūs smagus miesas bojājumus vai iespējams pat aizgājis bojā. Un mūsuprāt, svarīgi ir tieši šāda akciju ietvarā un arī no policijas tāda preventīvā darba viedokļa cilvēks uzrunāt, sakot, ka nav svarīgi mums šis protokols, nav svarīgi tas sods, ko cilvēks varbūt samaksās, bet svarīgi ir cilvēkam pašam saprast, ka šī veste ir vajadzīga viņam pašam, lai viņš iespējams izglābtu savu dzīvību. Ir ļoti jāmainās cilvēku domāšanai, lai viņi tiešām apzinātos, ka ar šo atstarojošo vesti ir drošāk. Kāds jau varbūt teiks, ka nav ko nēro cilvēks, labāk, lai valsts tos ceļus sataisa. Bet tik un tā vajadzētu saprast, ka pagaidām visiem tumsā uz ceļa ir drošāk uzvilkt vesti nekā cerēt uz pēkšņu infrastruktūras uzlabošanos. Atstarojošās vestes brīvi var iegādāties, manuprāt, jebkurā tādā saimniecības preču veikalā, lielveikalos, internetu veikalos. Tas, ko mēs papētot, ir redzam, ka atstarojošās vestes cena, faktiski vidējā cena ir 3 eiro sākot. Ja, un tad ir jautājums, vai šie 3 eiro tik tiešām ir tā vērti, lai nedomātu par savu dzīvību. Jo sods, protams, ir lielāks, patreiz tie ir 7 eiro, šī minimālā summa, ja, kas jau ir vairāk nekā atstarojošās vestes cena. Atstarojošo vestu lietošana gājējiem ir vitāli svarīga, tomēr nereti arī autovadītāji aizmirst, ka ikdienā viņi paši un pasažieri izkāpjot no auto kļūst par gājējiem. Melnā, melnā gada laikā, pa melnu, melnu ceļu, kāja melns, melns cilvēks. Un melnā, melnā statistika gatavojas vēl vienam melnam ierakstam. Bet par laimi cilvēkam bija balta atstarojoša veste, redzams tātad dzīves. Ik gadu bērni gūst elektrotraumas, neuzmanīgi rīkojoties ar elektroierīcēm. Vecāki atzīst, ka par elektrību viņi ar bērniem runā vispārīgi, stāstot, ka tā ir dzīvībai bīstama, bet neiedziļinoties konkrēti bīstamo situāciju skaidrojumā. Tāpēc vēlreiz atgādināsim, kā izturēties elektroierīču tuvumā. Elektrodrošība vienmēr ir bijusi prioritāte sadales tīklam, jo mūsu iekārtas tomēr ir paaugstināta riska objekts. Un nepareizi ar viņām rīkojoties var rasties traumas un pat smagi nelaimes gadījumi cilvēkiem. Un arī statistika to parāda, kad, ja mēs skatāmies uz pagājušo gadu, tad 72 cilvēki ir cietuši saskarsmē par nepareizā rīcībā ar elektroierīcēm.
Un kas ir tas sliktākais, kad 1/3 aptuveni no šiem cilvēkiem ir bijuši bērnu un jauniešu vecumā līdz 18 gadiem. Akcijas sabiedrības sadalas tīkls bērnus un jauniešus aktīvi uzrunā portālā Draugiem LV, kur uzņēmums ir publicējis lapu Elektrodrošība, kurā ir pieejama informatīva spēle Esi gudrāks par elektrību. Jaunatne vislabāk šobrīd māk komunicēt interaktīvajā vidē, un mēs esam radījuši spēli, kur, teiksim, šobrīd ar portālā Draugiem LV ieejot un viņu uzspēlējot, bērniem tiek piedāvāta iespēja nonākt reālās situācijās, pamēģināt rīkoties vienā vai otrā variantā. Protams, mēs ceram sagaidīt no viņiem pareizu rīcību, bet ja viņi ir kļūdījušies, tad arī šajā interaktīvā veidā viņiem tiek parādīts, kas viņiem būtu pareizi bijis jādara. Un kā pareizi rīkoties. Un ar šīs spēles palīdzību mēs cenšamies tieši šos vienkāršos ikdienišķos situācijas parādīt bērniem. Un tas ir veids, kā viņi veic šo izziņu un nonāk pie pareiziem secinājumiem. Galvenais ir, lai viņi būtu drošībā, lai viņi zinātu, kā rīkoties ar elektroierīcēm. Bērnu un jauniešu izglītošanā iesaistās arī uzņēmumu darbinieki, kuri apmeklē skolas un bērnu dārzus, lai mācību laikā skaidrotu elektrības bīstamību, elektrotraumas sekas un elektrodrošību gan mājās, gan apkārtējā vidē. Artūrs Šmats no Madlienes izglītojas jau vairāk kā 1000 bērnu. Bez elektrības mēs nevaram dzīvot, bet elektrība var būt arī ļoti bīstama. Tas bīstamais elektrībai ir tas, kad elektrību nevar redzēt, elektrību nevar sadzirdēt un elektrību nevar sajust. Tāpēc tā ir ļoti bīstama lieta, no kuras ir ļoti jāuzmanās. Nekad nekāp elektropārvades līniju valstos, transformātoru un sadalas punktos. Neatver transformātoru apakšstacijas elektrosadalas durvis vai vārtus un neizmanto tās par rotaļu vietām. Konstatējot bīstamu situāciju, pieņemsim, uz elektropārvades līnijas ir uzgāzies koks, vētrā ir pārauti elektrolīnijas vadi, ir lūzuši balsti, ir atlaustas vai kaut kādā citādā veidā atvērtas transformātoru apakšstaciju durvis, tad nekad šīm vietām netuvojamies. Pirmais, kam zvanam, ir glābšanas dienests 112.